Sakšu, kāpēc tu klikbēji to? Mums jāspēlē 1 pret 1. Nemācies vispār! Šobrīd fonā notiek bērnu treniņš, un es jau esmu iedevis ļoti interesantu uzdevumu. Šodien vairāk jāstrādā tieši ar jauniešiem, nevis pieaugušiem, un pieaugušie arī nedaudz kautrīgāk no kameras. Šodien vajag vlogu, un tāpēc es taisu vlogu darbā. Kā man patīk šis darbs? Pienācis laiks ātriem Instagram Q&A. Es esmu viens tāpēc, ka šobrīd ir jāpabaro Matildi, jānoliek viņu gulēt. Tas ir baigais multitaskings, un šobrīd to visu mēs vienlaicīgi nevaram abi izdarīt. Un tāpēc šobrīd esmu tikai viens, un es esmu jums 3 minūšu laikā licis uzdot visinteresantākos jautājumus, kādus jūs varat izdomāt, un tad jau laižam. Cerams, ka būs interesanti. Kas ir grūtākais esot tētim? Pavisam noteikti sakombinēt laiku starp darbiem un ģimeni. Pat cik es arī esmu tāds karjeras tendēts cilvēks, vienmēr esmu bijis nevienam nav noslēpums, ka es 5 gadus biju ārpus Latvijas un ķēru savu basketbola sapni, un mēs ar Baivīm bijām long distance attiecībās. Es nezināju īsti, kā to latviski sauc. Un arī tagad es būtībā ļoti daudz strādāju, man diemžēl vēl nav iespēja strādāt no mājām vai pārvaldīt kaut kādu uzņēmumu no tālienes, tāpēc es šobrīd raujos, cīnos, mācos un daudz strādāju. Tāpēc es droši varu teikt, ka tas ir visgrūtākais esot tētim. Pārējais nāk diezgan dabiski. Man ļoti patīk tas, ka man ir meitiņa. Ko darīt, ja ir sapnis, kur vēlēs piepildīt, bet jau ilgāku laiku tas nesanāk? Turpini cīnīties, jo tas noraudīs tavu raksturu. Es ķerot savu basketbola sapni aizgāju līdz Ellei un atpakaļ un vēlreiz turp atpakaļ. Un es nekad nebūtu tas cilvēks, kas es esmu tagad. Es zinu, ka izklausās jēli, bet es izgāju tik daudz lietām cauri, lai dabūtu to savu basketbola sapni, un es beigās viņu nedabūju. Un kopumā es varu teikt, ka tā bija labākā pieredze, kas vien varēja būt. Tā kā vienalga, vai tu sasniegsi savu mērķi, tev ir jāiet pēc viņu, jo, ja tu neies, tu to vienmēr nožēlos. Kāds domas par pasaulē laikotāko bildi olu? Nav domas.
Es personīgi nenolaikoju to bildi, man liekas diezgan muļķīgi, bet nu cēli, ka viņa speciāli to Kylie Jenners rekordu pārspēja. 3 lietas bez kā neiziet ārā no mājas. Viena lieta no tevis, Baiba šobrīd dod pudeli Matildei. Telefons? Jā, telefons. Šobrīd Matilde. Ja es kaut ko tādu netradicionāli varu nosaukt, kas nav maksas atslēgas tur un tādā garā, tad varbūt kā austiņas. Man gandrīz vienmēr līdz austiņas, pat ja pēdējā laikā es gandrīz tikpat kā man nav laiks staigāt, klausīties podkastus un tādā garā. Jūsu nākamā gada plāns saistībā ar YouTube un dzīvi vispār? Tas jau publiski zināms, kad mēs meklējam dzīvokli. Ja kāds ir dzīvokļu māklers vai zina kādu vai kādam pazīstamie īrē, tad atrodat lūdzu mūsu Instagramā, uzrunājiet mūs. Vismaz 3 istabu, jā, un vismaz 3 istabu un lai tur un ap centra rajonu un būtu ideāli, ja būtu baltas sienas. Visas vēlmes droši vien nenosauksim tagad. Ar YouTube kāda mums mērķi? Nu jā, nu skaidrs, ka mēs gribam turpināt augt tikpat strauji un vēl straujāk. 2 gadi aptuveni, ko mēs šeit esam, un 18,000 subscriberi. Protams, ka mēs gribam tik tuvāk pēc iespējas tiem 30 un vismaz līdz gada beigām, bet tad jau redzēs, es nezinu, ieskat draugiem mūsu kanālu, ja tev patīk. Vai ja tu neesi nospiedz subscribe, tad... Ko man ar tevīm darīt? Jau 12 gadus patīk viens puisis ļoti. Kā to viņam pateikt? Dari tā kā es, pasaki caur Skype. Pareizi neviens vairs nelieto Skype. Jā, pieņemsim, es Baibiņai nevarēju arī dzīvē to pateikt. Es to no sākuma pateicu caur Skype, kad Skype bija aktuāls. Tāpēc es nebūšu labākais padomdevējs. Es esmu ļoti kautrīgs tādām lietām. Vairs jau droši vien, ka nē, bet ja es būtu single, es nezinu, kā būtu. Labi, man bija 16 gadi, kad es biju single pēdējo reizi, ko es vispār runāju. Es nezinu, nu... Kaut vai vienkārši sāc runāt, un tad jau jūs nonāksiet līdz tam. Tev nevajag uzreiz pateikt, ka tev viņš patīk, jo tad tu vienkārši aizbiedies viņu prom, ja jūs dzīvē regulāri nerunājat. Ja jūs kaut ko flirtējat un tādā garā, tad varbūt, kad arī var uzreiz. Tas bija labs padoms. Baiba skatās kaut kur kosmosā. Mēs jāvadās pēc savām sajūtām un darbcīm. Jā. Vai veidojot video, saņemat kādu veidu judgment no apkārtējiem? Jā, Baibiņai tikko Instagramā, piemēram, uzrakstīja, kāpēc mēs vairs netaisam tik interesants video. Es nezinu, ir kaut kāds tāds periods pēdējā laikā, ka man liekas, ka mums ir labāk gājis ar skatījumiem un visu pārējo. Es nezinu, vai tāpēc, ka cilvēki ir apraduši mums un varbūt prasās kaut ko jaunu, svaigu. Bet nu, man tāpatās liekas, ka kvalitātes ziņā un tajā, cik bieži mēs liekam video, mēs neesam pārspējami Latvijas YouTube'ā. Un es to varu pateikt atklāt, es nekautrējos no šī, kāds bija vispār jautājums. Pašā sākumā noteikti, un godīgi sakot, atskatoties, tie video nebija tik labi, kā ir šobrīd. Arī šobrīd noteikti, ka liksies pēc pāris gadiem, ka nav tik labi, kā liekas tagad. Bet, nu jā, pieņemsim, es personīgi no malas dzirdēju, ka cilvēki runāja, bet sejās nekad neviens neko neteica. Bet, nu, tagad tie cilvēki, kas runāja, tagad šausmīgi pēkšņi izlīduši no krūmiem, kad mums ir sadarbības, kad mums ir atpazīstamība, tad tie cilvēki lien no krūmiem ārā un saka, o, malači, tur, wow! Bet es patiesībā zinu, ka viņi runāja aiz muguras mums. Un, ko lai vēl pasaka? Nekad neņemiet galvā kritiķus. Vienkārši pierādat viņiem pretējo. Kas jūs iedvesmo? Man iedvesmo un vienmēr iedvesmojas Kobijs Bryants. Viņa darba ētika un tas, kā viņš tiecās pēc saviem sapņiem, tas ir iedvesmojoši. Džeks beidza savu karjeru un nākamajā gadā vinēja Oskaru. Ko man vairāk pateikt? Baibiņa tev? Baiba saka, ka viņa iedvesmo mode. Specifiskāk kaut kas ielu mode, uz ielām cilvēks redzi vai raidi un... Nē, high fashion. High fashion, Baiba iedvesmo. Jā. Tā varētu būt. Nu tā kaut kā.
3 minūšu laikā tas arī viss, ko man paspēja uzdot. Šodien mazāk vlogveidīgs video. Noteikti priecāsimies, ja tu nospiedīsi laiku. Vēl vairāk priecāsimies, ja tu abonēsi mūsu kanālu. Tiekamies jau pavisam 3 video nedēļā. Turpinām rulēt un padaram šo gadu vēl spēcīgāku nekā iepriekšējo. Paldies, ka esi ar mums. Čau! Ja tu gribi redzēt vairāk, tad uzsēd šitien. Paga, kur? Šitien vai? Šitien. Šitien, šitien uzsēd. Un tiekamies drīz. Čau. Es esmu ārā. Nekas tas bija.